Atsauksme par hipnosesijām. Ir jāsaprot viena lieta, ka tas nav nekas ādavisks, tas nav nekas no velna. Notiek darbs ar tevu zemapziņu, lai palīdzētu tavai apziņai tikt galā ar tām lietām, kas ir zemapziņā. Šodien man bija pirmā sesija pie Ievas šeit viņas lauku maiņā. No sākuma bija tā, nezinu, vai darbojās, vai nedarbojās, vai ir, vai nav. Vienkārši jāļaujās tam procesam. Nav jāciklējās, vai strādā, vai nestrādā. Zemapziņa sakārtos to visu, lai palīdzētu sev iet uz priekšu, lai saprastu, kāpēc man ir tā spastika, lai es tiešām atbrīvotos no spastikas un atbrīvotos no visām pagātnes lietām, kas man traucēja virzīties uz priekšu. Pēc pirmās sesijas man nav aizgājis spastika prom. Pirmā sesijas laikā es sapratu, cik trakota īstenībā viss man ir. Ir ļoti, ļoti grūti un kaut kā tāda atbrīvoties, teiksim, vienas sesijas laikā. Tam vajag laiku un tas ir process. Un Ieva to dara visu ļoti maigi, ar mīlestību, ar pacietību, ar līdzjūtību. Vairākas reizes nācās viņai atkārtot, jo es tā kā nevarēju izsekot, jo man ar pirmo reizi tā kā vēl mēģinu izprast to procesu un kā tas strādā. Es visiem iesaku doties pie Ievas, nelikt savus kādus reliģiskos faktorus sev virsū, ka tas ir no velna, tas ir no tā, īstenībā nekas nav no velna, viss ir no Dieva. Diezgan brīvi atļaujos runāt, es negribu slēpt sevi vairāk un to, kas es esmu un kas es vēlos būt, jo ja es to slēpšu, tad es netikšu brīvi ne no spastikas, ne no kātēšanas. Varbūt tas nav priekš visiem cilvēkiem. Tas ir arī ok. Bet ja tev kaut kādas domas vai kaut kas tāds ir bijuši, varbūt vai pamēģi, varbūt nemaz nav tik traki, varbūt tas nemaz nav no velna, kā te viss stāsta. Kādreiz tā domāju, vajag tikai izmēģināt un tad spriest. Protams, no sākuma ir jāsaprot, ka nav jābaidās no tā. Tas ir kaut kas skaists, ko cilvēks dod otram cilvēkam, izot cauri bērnībai un visiem posmiem. Viņi palīdz visādos akursos, visādos veidos, palīdzēt atdot to Dievam. Kad viņi te visu savadīs kārtībā, kad būs pareizais laiks priekš viņas, tad arī viss aicina uz šejienu.